Urbju nostiprināšana. Urbju nostiprināšana notiek dažādos variantos. Viens no variantiem ir to, ka urbis tiek nostiprināts trīsžokļu patronā. Šī ir ātrā trīsžokļu patrona, kur viegli darbojas ar roku palīdzību, kad mēs pievelkam viņu, un ir jau nostiprināts urbis. Ir vēl viena trīsžokļu patrona, kur ir jāizmanto atslēga. Trīsžokļu patrona, kurai ir jāizmanto atslēga, atslēga izskatās šādā variantā. Ir 3 nostiprināšanas vietas, kur var pievilkt. Ievietojam urbi, viegli ar rociņām pievelkam. Un tad ir svarīgs moments, ka patronas atslēga ir jābūt tiešā sazobē. Un, lai izdotos kārtīgi pievilkt, atbalsta punktu vienu izvēlamies šeit un spēka plecu izmantojam ar sviras palīdzību. Un tādā veidā varam pievilkt. Jāpievelk ir visās 3 pievilkšanas vietās, lai kārtīgi nostiprinātu urbi. Es šeit pat vairāk reizes atkārtoju procesu. Tieši tāpat tiek urbis izņemts no urbja patrons, ievietojam sazobē, atkal atceramies par atbalsta punktu un spēka plecu. Pieturam pašu urbi, lai urbis neizkristu. Pretējā gadījumā var atsisties gals, un tad varbūt jāpārasina urbis. Ja par trīsžokļu patronu viss ir skaidrs, tad vēl viens nostiprināšanas veids ir Morses konus. Tur visa turēšana notiek tīri tikai uz berzi. Un kā tas notiekās? Ja mēs darba vārstu mazliet pārvietosim uz leju, mēs redzam to, ka šeit ir atvērums, pa kuru mēs varam paskatīties, kādā veidā mums izskatās nostiprināts konus. Lai to dabūtu laukā, mums ir nepieciešams ķīlis, mums ir nepieciešams āmurs. Jau atceramies to, ka pēc sitiena var viņš krist uz leju, jāpietur, jāparedz tas ir. Šai gadījumā paņemsim, noliksim koku klucīti. Vieglītē no sākuma piesitam, lai viņš ieņem savu formu. Pēc tam ar stingrāku asu uzsitienu izņemam Morses konus. Morses konus. Morses konusi ir no 0 līdz 6, kopā 7 gabali. Morses konusi var būt ar pārēju. Pieņemsim, šāds Morses konus ir, kurš nāk darba vārpsā iekšā, un, lai turētos urbja patronu, tad ir vēl viens papildus konusiņš un tiek iestiprināta urbja patrona. Tas ir komplektiņš jau gatavs. Morses konusi pēc izmēriem var atšķirties lielāki, mazāki. Ja mums darba vārpsā konus ir 3. izmērs, tad var izdarīt tā, ka urbim salikt vairākus konusus pārējus. Uz doto brīdi mēs redzam, ka mums ir viena pārēja. Redzam to, ka ir nākošā pārēja. Ko mēs secinām? To, ka katrs nākošais numurs, 1, 2, 3, viņi iet viens otrā iekšā, ievietojās. Ir paaugstinoša Morses konusi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs ņemam maziņu, uzliekam lielāku virsū. Bet var gadīties to, ka darba vārpsā mums ir mazāks konus, tad ir pārēj uz lielo konusu. Tātad, vizuāli mēs redzam, ka te ir mazāks, darba vārpsā ir mazāks konus, mums ir nepieciešamība kaut kādu izmantot lielāku konusu, tad ir šāda pārēja, kad mēs varam ielikt lielāku izmēru. Paši urbi tiek izgatavoti vai ar cilindrisku kātu. Cilindriskā kāta urbi parasti būs līdz izmēram 13 mm, vai atkal ar pakāpenisku kāpi. Tas nozīmē, piemēram, urbi diametrs piemēram ir 16 mm, bet šeit ir mazāka pakāpīte, piemēram, uz 12 mm. Tas, lai varētu ievietot mazāk izmēru urbi patronās. Protams, tas nolaupa slodzes izturību. Un ir urbi ar Morses konusu. Urbi pēc izpildījuma var būt ar cilindrisku kātu.
cilindrisks kāds ar sašaurinājumu, mazāku cilindru. Tas nepieciešams, lai mazāk izmēru trīsžokļu patronās varētu ievietot. Un ar morzes konusiem. Urbjus ar cilindrisku kātu lielākoties izmanto līdz diametram 13, bet ir iespēja arī lielākiem diametriem, kad ir cilindriskais kāds ar kāpi. Ja mēs gribam savietot konusus kopā, kas ir nepieciešams, viena no lietām ir jābūt tīrībai. Nedrīkst būt nekādi gruzīši, ja? Virsmai jābūt tīrai, jo pamatprincips savienot konusus ir tāds, ka strādā bērze. Ja mums būs kāds mazs akmentiņš, kāds smilšgraudiņš kāpies starpā, bērze nenotiek. Tātad savietošana mēlīti skatāmies pēc rievas, liekam pretī, lai parādās rievā iekšā, var viņus piespiest. Es daru tā, ka es vēl pret kādu mīkstāku materiālu koku klucīti, vieglītēm uzsit. Princips līdzīgs kā āmuru galvas nostiprināšana kātā vai vīļu kātā. To pašu vēlreiz izdaram, notīram konus, lai virsma ir tīra. Ņemam nākošo konus, iztīram to iespēju robežās. Un atkal savietojam kopā. Skatāmies mēlīti, skatāmies rievu, liekam kopā. Un pēc tam dabūt vaļā nav iespējams. Urbmašīnā tiek ievietots tieši tāpatās līdzīgi. Morzes konusa nostiprināšana darba vārpstā notiek tādā veidā. Darba vārpstu nolaižam mazliet zemāk, lai redzam rievu. Nostiprinam darba vārpstu, lai neatgriežas atpakaļ. Kas bija svarīgs moments? Notīrīt pašu konus. Atkal skatāmies mēlīti attiecībā pret rievu. Ievietojam, aptuvenā vieta ir. Un ar inercīti vieglītēm ieslidinam iekšā. Ja ir nepieciešams papildus nostiprināt, ir iespējams paņemt koka klucīti un atbrīvojam darba vārpstu. Ir iespējams mazlietiņ ar sviras palīdzību piespiest.